Tev streiks? Nu jā, pirmie mači šogad. Vajag taču kaut kā nocīt. Bet klausies, jā, jauns gads. Jauns gads, jauna sezona. Jauna sezona, vakardien strītiņš. Jauns maratons, vakar strītiņš šodien jau. Laina jau ir laiva. Jauns atklāšana. Nu, kādas prognozes šogad? No dalībnieki ir vairāk, kas prognozējam. Nu, mēs tā arī domājam, ka būs šogad vairāk. Pagājušo gadu cilvēki redzēja, ka visi labi šogad turpinam. Šodien mums ir 40 laivas un es esmu strītā. Tu esi strītā? Es tepat. Nē, man ir redzējis, es piestāstīt, man pasteigās. Bet tā, jā, ir 40 ekipāžas. Būs jauki, ceram, zivs ietiks. Nu, Rīgu lielu. Kur pabraukāt? Būs. Kaut kas būs. Kādam taču būs. Nu, jā, tev būs. Nē. Es esmu bijis pāris treniņos un ir bijis tik ļoti slikti, kad... Es domāju, ka būs kā vienmēr kādam viss būs krūte. Un kādam nebūs. Nu, tas ir vienmēr. Bet apstākļi kā vienmēr visiem vienādi. Un bez kruķiem. Un bez kruķiem, jā, kas ir tikai klasika. Tikai klasika. Un liešam, balsam. Davai. Instruments ir gatavībā, ja? Planšetīts. Nu ko, labrīt visiem! 11. maijs, visu ziemu esam gaidījuši, sezonas atklāšanas posms. Pirmais – Rīga, pieguļošie ūdeņi un Rīgas ezera. Baltiņš tai skaitā. Mēs Baltiņu privatizējām vienkārši, tagad Baltiņu pie Rīgas skaitās. Nu, kartē jāpārzīmē, zin, tur tie ropaži, ādaži kaut kā. Teiksim tā, ķeramies pie svarīgākajām lietām. 8:30 starts. Tepat ārā taisni izbraucot, kas mums skaitās, Milgrāvs, Sarkandaugava. Šeit pat izbrauc no Līča ārā, taisnā līnijā sastājās, un Arvis šodien būs reku pacel roku, Arvis būs aka taure. Arvis nosignalizēs pāris reizes, tad ir starts. Jūs uzreiz varat sākt copēt. Jums nav kaut kāds laiks dot, tur aizbraukt līdz točkai 30 minūtes vai 10. Jūs varat, ja gribat uzreiz starta vietā, sākt ķert zivis un attiecīgi iesūtīt mums viņus uz apstiprināšanu. Copējam līdz 15:00 un līdz 15:30 jums ir jābūt šeit iebraukušiem iekšā līdzi. Nu, tas teiksim šeit mazais sašaurinājums, jums jau ir jābūt šajā līdzi iekšā. Nevis kaut kur vēl, kā saka, kas viņa skaitās Arviši, tā mazā Daugava? Sarkandaugava. Sarkandaugava, nu, nevis tur kaut kur Sarkandaugavā pa gabalu, ka mēs jūs redzam, bet šeit jau iekšā sašaurinājumā. Un pēc tam jau nevilksim gumiju un ātri apbalvošanu un pa mājām. Vēl kas ir zivī, viena fotogrāfija, standarts, zivs uz mērlēm, zivī redz kreiso sānu fotografējot. Ja tur asarīši līdekas lēkā var pieturēt, tur ar pirkstu, ar diviem, vai līdeku kaut vai ar divām rokām pieturēt, tur pie žaunām, pie astes un pārinieks nopildē, nu vienkārši vai tās zivs nemocītu. Bildes uzņemam sākumā ar telefonu kameru, paskatāmies galerijā, bildi ir ok, visi kārtībā, zivi atlaižam, un tad ejam iekšā aplikācijā un iesniedzam. Tālāk jau copes virsprokurors apstiprinās. Un tur, kur jums ir tā poga Ad Result, tur augšā ir tāda sadaļa, vēl viena podziņa My Result. Uzspiežot tur redzi, tā zivs ir apstiprināta, nav apstiprināta. Jo vakar mums bija strītā gadījums, kad pa 5 reizēm iesniedz vienu zivi. Es domāju, ka neaizgāja. Bum, vēl vienu reizi. Kaut kā baigi ilgi neapstiprina 3. reizi. Ja jūs vienreiz iesūtat, mēs viņu saņemam. Jums jebkurā gadījumā tāpat tās bildes saglabājās telefona galerijā un neskaidrību gadījumā, nu, mēs tiksim galā atrisināsim. Tur WhatsApp sazvanīsimies vai finišā tāpat, nu, iziesim visam cauri. Viestar, vai tev ir vēl kaut kas sakāms visiem? Roku pilnībā neliekam virsū zivī, lai es varu atšķirt zivis, lai nav tā, ka man atsūta vienu astaru 19 reizes, ja? Jo to es arī pārbaudīšu. Pieturam, kā Zars teica, ar vienu vai diviem pirkstiem, tad man viss kārtībā, tad es redzu līnijas. Rekur, ja tā ir zivs, tu viņu nevar šitā pilnībā aizsekt ar roku. Tu viņu vari pieturēt, ka redz zivi, bet tu nevari vienkārši plaukstu uzlikt virsū. Nu. Pa izmēriem laikam visiem viss ir zināms, ja 1 milimetrs iet pāri, tad tas jau ir nākamais skaitlis, izņemot pirmais skaitlis.
Asceris. Nu, ir tā 19,5 asarīts neapaļojās uz augšu. 20,1 apaļojās uz 21, un jūs uzreiz aplikācijā ievadat 21. Nu, lai mums nav jālabo. Nu, gan jau tāpat nāksies kādam labot, to mēs izdarīsim, bet, nu, cenšamies apaļot uzreiz uz augšu. Nu, ko? Ja man kaut kas galīgi nepatiks, tad es jums rakstīšu WhatsAppā un lamāšos, ka ja man kāds bildes galīgi nepatiks. Ja? Nu, tā. Viss kā parasti, esam uz saziņas, pirmais posms atklāts pa laivām. Lai veiksmīgi dienu šodien visiem, tiekamies finišā. Aiziet! Nosalu nenormāli. Rokas. Tā labi, pirmajā metienā nebija, tagad vajag. Var sākt ķerties. Vajadzētu to mango uzlikt. Tā jau tu labi gāja gan treniņos tev, gan ar Aigu. Pēc tam mēģināt tos sagatavot. Slīdam vēl tālāk. Slīdam. Nu, tuvāk paņem zālēm vienkārši, lai augstu. Tā aktīva ir, mēs viņu ātri varētu dabūt. Nu, es saku, nu, jākustās, lai to aktīvo varētu paņemt. Pēc tam jau tur arī varēs paksīties. Būs ok šitā, gai. Nē. Bet, nu, spriežot pēc tā, ka tik daudz ir šeit, tad tā izvēle nebija nepareiza. Un kā šut, kam vairāk paveiksies šeit.
Nu ko, Vasi? Pirmā, ne? Jā, pirmā šogad sacensībās ir 5-2. Jā, bišķiņ te haosiņu uztaisīja, jo pagrāva pie pašas laivas. Un uzminiet uz ko? Tā. Tā, vēl pie viena telefona zvana. Jā. Halo. Es varbūt ne to bildi pieliktu, es tev varu WhatsApp aizsūtīt, mums vairākas bildes. Jā, nē, vienkārši citu bildi pievienojās, bet viss ok tad, jā? Davai. Pagad, nelaid tev vaļā. Nē, viss akceptēts ir. Jā. Nu, ko mūsu maziņais knapmēriņš 52 centimetri, bet nu vismaz ir. Peldi, nu. Apakaļ savā stihijā. Nu ko, mēs turpinām. Bišķiņ mums arī uzspīdēja veiksmīte. Dabujām bonusiņu maziņu. Nu, šito mēs medījām Ilgi, jā. ilgi, bet zinājām, ka viņa te ir. 72. Tā, paga. Ir? Jā. Ir. Nu, kā 72. Otrā skaista lieta. Baigais prieciņš. Uztais bildi. Nu, dāj, peldi projām. Paldies tev, draudzenīt. Jā, bet nu labi, viss labi, kas labi beidzās. Labs. Nē, šis bija labs, jā. Es tev saku, šī tā točkas pār nekad iedeva praktiski mums tagad, es pat teiktu desmitnieku. Stabili, jā. Un galvenais, tu arī braucām ārā, un es tev saku, nu, jau, moši pamēģinām, nu, brīkau pēc, jo beigās te vienkārši tāds Eldorado, ka, jo rēķina uz 49,5, tā bija 57, tagad šitā, nu, labs, jā. Nu, vēl paprasēsim te bišķi uz priekšu. Zini kā tagad labi šitā malu vairs, nē? Bet, jā, un tur tos visus pudurus noiet. Nu ko, mums priekšā pēdējais pārbrauciens no Ķīša uz Sarkandaugavu. Vēl ir atlikuši 50 minūtes. Mēģināsim tur, kur dabojām 2 līdzekļus. Mēģināsim nofinišēt ar cerību, ka tur nebūs kāds priekšā. Nu ko, beidzam šodien, ne? Jā, šodien beidzam. Jā. Iespēja daudz nebija, bet tās iespējas bija. Jā, tagad pašā finišā vaigāši krovi. Viena smulka iemauca neuzsēdās, bet nu neko darīt. Laižam uz finišu un nu, tad jau kaut kas. Jā, mēs slēgam, nu, ja kāds te pēdējās minūtēs neapies, mēs palikām 14 no 41 laivas, nu, ne labi, ne slikti. Labi, davai, mizājam. Te vēl palākāsim.